Labdien, mīļie biedri! Man uzstāšanās varbūt būs stilistiski nedaudz atšķirīga no iepriekšējām, jo šodien man jārunā par valsts ekonomiskās attīstības scenārijiem, un tā ir diezgan sarežģīta lieta. Un es tāpēc arī iespējams jūs apgrūtināšu ar atsevišķiem grafikiem un iespējams, lai kopā nonākt pie secinājumiem, mums būs varbūt jāpieskarās dažām sarežģītākām lietām. Tieši kā Egars ir teicis, iepriekš sabiedrības vidē politikai savas pastāvēšanas laikā, protams, jau ir nākus klajā ar virkni ideju, un tās ir bijušas gan pavisam konceptuāls, gan pavisam konkrēts, operatīvs paredzēts tieši tam mirklim. Šodien, protams, es gribētu runāt par galveno, jo tiešām mēs esam tādas izšķiršanās priekšā, un ja mēs runājam par vienotību, tad ejot kopā vienā vēlēšanu apvienībā ar citām partijām, mums ir skaidri jāsaprot, kur ir tās lietas, kas mūs vieno, kur ir tās jautājumi, par kuriem mēs varam vienoties ekonomiskajā politikā, kas ir tās lietas, ko varbūt mēs atliksim malā, un turpināsim šo diskusiju vēlāk. Un kas ir varbūt tā šodienas aktualitāte, uz kuru mums ir vajadzīgs tāds skaidrs un īstermiņa redzējums. Ja mēs vispārīgi skatāmies uz politiku, ietekmi uz ekonomiku, tad jāsacina, ka šīs ietekmes nav pārāk dažādas. Mēs varam runāt par monetārās politikas ietekmi, mēs varam runāt par fiskālās politikas ietekmi, un pavisam nesen, tā ir tāda varbūt ļoti jauna lieta, mēs varam runāt arī par uzraudzības politiku. Šeit galvenokārt domājot finanšu sektoru uzraudzības politiku. Jo, kā izrādās pasaulē, šī uzraudzības atšķirīgā kvalitāte var būtiski ietekmēt ekonomiskos procesus. Šodien es nekavēšos pie šiem uzraudzības politikas punktiem, jo tā tiešām arī priekš mums ir ļoti jauna sfēra, mums ir vēl jāizstrādā sīkāk, kādā veidā uzraudzības institūcijas FKTK var faktiski ietekmēt tautsaimniecību. Un kādā veidā to var izdarīt, nekaitējot viņu neatkarībai. Ja mēs ķeramies klāt pie monetārās politikas, tad, protams, dažādos scenārijos mēs esam diskutējuši gan savos blogos, gan dažādos rakstos, bet ir skaidra viena lieta, un to mēs ar saviem vienotības partneriem esam izrunājuši un sapratuši, ka šādi radikāli iespējams pat ļoti efektīvi līdzekļi tai pašā laikā prasa arī tādu ļoti stingru, ļoti apņēmīgu valsts menedžmentu. Un pašreizējā situācijā, faktiski mēs to nevaram atļauties. Un principā līdz ar to, ja mēs runājam par vienotības ekonomisko programmu, tad jautājumi par monetāro politiku šeit ir atlikti malā, un sabiedrības citai politikai, protams, neuzstās uz to, ka mums ir jārunā par kādu suverēnu un proaktīvu politiku. Jo pašlaik mēs paši atzīstam, ka mēs iespējams īsti to nevaram ļoti precīzi un ļoti atbildīgi realizēt. Un tāpēc attiecībā uz monetāro politiku es jums demonstrēšu divus slaidus. Viens ir slaids, faktiski tabula, kas rāda, kā monetārā politika ir mainījusies daudzās mūsu kaimiņu valstīs. Pie tam tās ir tās kaimiņu valstis, kas arī ir pārgājušas no tāda komunistiska režīma uz brīvo tirgu. Un mēs redzam, ka gandrīz visās valstīs sākotnējā monetārā politika ir bijusi fiksētas valūtas kurs, līdzīgi kā Latvijā.
bet dažādu apsvērumu un dažādā laikā. Lielākā daļa no šiem mūsu kaimiņiem ir pārgājuši uz tādām monetārām politikām, kas ir tuvāks Eiropas centrālās bankas monetārai politikai. Un daudziem no tiem šī politikas maiņa ir ļāvusi iestāties Eirozonā. Līdz ar to es turpinu piekrist, ka šis fiksētais valūtas kurs ir laba monetārā politika jaunām demokrātijām, bet mēs redzam arī no kaimiņu pieredzes, kad iestāties zināmam briedumam, iestāties izpratnē par to, kas notiek ar mūsu monetāro sistēmu, iespējams ir jāmigrē uz izsmalcinātiem režīmiem, un šī diskusija turpināsies. Un otrs slaids, ko es gribu parādīt, ir faktiski tā situācija, ka gan Starptautiskais valūtas fonds, gan vairākas bankas ir veikuši aprēķinus, skaitlisks aprēķins, kas notiks ar Latvijas ekonomiku vienā vai otrā attīstības scenārijā. Un šeit jūs varat saskatīt augšējos divos grafikos sarkano un zilo līniju. Jā, tie ir scenāriji, kā attīstītos tautsaimniecība, ja notiktu devalvācija vai viņa nenotiktu. Jautājums ir par to, mēs esam dzirdējuši vairāk kārt, ka šie aprēķini ir kļūdaini, ka valūtas fonda speciālisti nav ņēmuši vērā kādas īpašas apstākļus. Taču, protams, mums kā sabiedrībai, es domāju, būtu tiesības redzēt Latvijas bankas aprēķins. Kāds izskatās Latvijas bankas monetārās simulācijas rezultāts. Un ar to es arī gribētu faktiski beigt šo diskusiju par monetāro politiku. Tātad, ja mēs neizmantojam monetāro politiku, tad skaidrs, ka mums jārunā par fiskālo politiku. Fiskālajā politikā tās galvenās lietas, par kurām mēs varam runāt, protams, ir budžeta izdevumu konsolidācija un iespējams arī valdības tēriņa ekonomikas stimulēšana. Tās ir savā ziņā līdzīgas lietas. Taču arī šajā jomā, es domāju, mēs nevaram būt optimisti. Problēma ir mūsu valsts ārējā parādā. Tātad šis ir grafiks, kas rāda, ka 2009., 2010. Un visdrīzāk arī 11. un 12. gadā strauji pieaugs Latvijas ārējais parāds. Un nevelti ir šāda mistiska līnija 60% no koprodukta, pie kura tā situācija kļūst kritiska un faktiski valsts ekonomiskā stabilitāte ir būtiski apdraudēta. Un īstenībā šī ir galvenā un vienīga atbilde, kāpēc mēs nevaram atļauties lielāku budžeta deficītu, kā pašlaik ir valdības politikā. Šī ir atbilde, kāpēc valdība nevar tieši stimulēt ražotājus, eksportētājus, ekonomiku, vienkārši vairāk tērējot. Jo pretējā gadījumā, pat ja mums kāds aizdod, mēs varētu uzbūvēt tādu parādu nastu, ko mēs pēc tam nevarēsim apkalpot. Jo tas ir skaidrs katram no mums, arī privātais parāds, katram no mums iespējams var sasniegt kādu apjomu, kuru mēs vairs nespējam apkalpot. Tāpēc, protams, ir ļoti svarīgi noturēties šajos rāmjos. Šie rāmji ir izstrādāti pietiekoši atbildīgi sadarbojoties valdībai un valūtas fondam un citiem donoriem. Un tā ir arī atbilde faktiski, kāpēc mēs īsti nevaram paļauties uz valdības tēriņiem ekonomikas stimulēšanai. Protams, kolēģi no valdošās partijas man labos, ka tā gluži nav un kad ir iespējams, protams, apgūt dažādus fondus, taču, ja mēs salīdzināsim šos skaitļus ar ekonomiku un ekonomisku koproduktu un to naudu, kas būtu vajadzīga, lai šo ekonomiku reāli stimulētu, tad tomēr mēs varam runāt par to, ka tas efekts ir tuvu nulle.